Es, kad veidoju savu karjeru, es vienmēr sev uzdevu šo jautājumu. Vai tāds, kāds es esmu tagad, man kāds maksās 5000 mēnesī? Edzi, un tālāk ir jautājums, radīt sevi tādu, uz cik tu gribi pelnīt. Jā, nu, ja tu reāli ne riba, ne mjasa, latviski ne zivs, ne gaļa, nu tad neko. Tad ir aleluja. Nē, nu sveiki. Dodos pakaļ mašīnai. Esmu pārbraucis, tur jau kaut ko jau nedaudz pakrāmēju, nedaudz papakoju. Cirsma laba, priežu cirsma. Pamatā priedi ir kaut kur otrā galā, tur stūrī laikam ir eglīte, bet šeit tajā stūrī, kur es šobrīd esmu, tur ir vairāk vai mazāk priede. Jā, biezība laba, kas ir vēl sortimenti. Tikpat, cik iepriekšējā cirsmā pa lielam, tajā kailenē, tas pats tur eglis baļķis, resnais, eglis baļķis, stievais, sīkbaļķis, un vispārējie priežu baļķi. Tas ir tas, un otrs ir tas, kad, jā, kaut kāds pusotrs kilīts jāiet, varbūt pat nav tik daudz, un tas ir, jā. Jā, tur Kūdrēns jāpapako, jāpaņemās, ir ko padarīt. Rītdien kolēģis sāk strādāt, šovakar uz prāmi. Rītdien pēcpusdienā viņš jau būs šeit, un arī brauks uz mežu jau. Kā teica, jāpamāca būs, jāparāda, jāpastāsta. Un tā, kolēģis strādās pa naktīm, es turpināšu pa dienām. Un jā. Mums tagad ir tā, mums ir principā šī tā cirsma, kas šodien ir otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, jānoved viņi ir, jāpiesaka, principā būs trēls, skatīsies, kā pēc rītdienas redzēs, kā ies, cik būs palicis, un tad arī varēs saprast, kas tur ar to trēleri ir, jo ir jāpiesaka trēleris. Jo šeit ar tiem trēļiem ir tā kā ir, viņiem šeit, teiksim, vairāk ir darba nekā ziemeļos, un brīvdienās viņi neved. Ziemeļos augšā tur vienmēr brīvdienās nekāda problēma nav dabūt reilu. Ja tā. Reku mīļais ledutiņš, ej tu nost. Ja jūs zināt, kas pa elli ir braukt pa šito ledu ar forwarderu ar visām 4 ķēdēm. Ar harvesterī arī, bet ej tu nost. Tas viss ir tā kā pa akmeņiem, tas viss tirinās, tas viss lec. Šausmas vienkārši nereāli. Šitas posms tieši ir kilometrs līdz Krautavai. Es nezinu, cik kaut kāds 20 minūtes, 25. Nenormāli vienkārši krāta. Un kad tie mazie pīķi, kas ir, viņi neiedadurās, tad viņš iedurās, tad viņš neiedadurās. Jā, ļoti traki. Bet labi, kaitai. Šitā tie zviedri meži izskatā. Šis ir bēržulis. Izratināts jau viss te jau. Šis ir, izskatās jau pēc kailens. Drīz jau pēc kailens izskatās. Labi egli. Nav nevainas. Šitāds reti īstenībā redzēt. Smuks. Vismaz es nezinu, viņi jau kādu haristu vietēji, ja tu skatās. Ko tu te muldi? Mums taki labāk. Jā, šitā izskatās pēc retināšanas. Smukt bērzals, eglīti, priediši. Viss te. Labās rītās. Es teikšu tā, man salst pēdas. Nekas būs silstuliņās, tad jau būs labi. Galvenais savādais ir tas, ka tā grīda ir augstāk nekā šitas bremžu pedāls, tāpēc viņi arī var šeit turēt. Tā, es te uzpakojis, ne? Šitas ir ziedra pakojumi, ko viņi atzīst, jā, kas ļoti labi strādā un ļoti labi parādīs sev. Principā, sākotnēji aiziet daudz materiāls, liekas, tur baigie kubi, kas nekas, beigās ir tā, ka tu neesi sačakarējis augsni, viens, un otrs ir tas, kad tu negrimsti. Tas jau ir daudz, tev ir apašā kūdra, reāli ir apašā kūdra. Un es te vienkārši braucu tā kā pa galvu, un iepriekš tur vienkārši skriet iekšā piekapu. Ten arī vēl jāuzpako nedaudz, bet šeit pagaidām es paņemšu pāršpūrīt. Tur ir vieta, kur
paņemt viņu, ja ir iespēja paņemt pāršpūrīt, tad vienmēr cenšos tā darīt, jo tad tomēr, it kā jā, tu jau esi forwarders, tev jau iet, nē, tā nav arī jāveido rises, priekš kam tas vajadzīgs. Tā, šitā neskaitās rises pēc tā garuma, bet vienalga viņi ir, un mēs varam viņu šeit aizlīdzināt ciet, jo augstni diezgan mīksts šeit vienkārši braucot pāršpūrīt. Tā, šeit jau tālāk jau ir savs priežu cirsmiņi, tur grāvis, visa lielā cirsuma ir aiz turienais, un tur sanāk, tā, ka jāved apkārt ir visu laiku. Tā, no tā gala, šitā te jāved apkārt. Vakar diezgan papakojos, diezgan paņēmos, bet jau tagad ir tā, ka uztaisīts, kad vajadzētu sajiet un vajadzētu normāli novest šito cirsumu. Šeit arī tāda īpaša prasība ir, nedrīkst būt rises. Jā, cenšamies, darām, lai nav viņas. Protams, tās kaut kādas mazās bedres vai kaut kādas tādas viņas būs. Tas normāli, tas mežam nav jābūt taisnam, kā asfaltam. Tas tur tā, bet ja tev reāli ir rises 20-30 metru garumā, kad tu reāli skaties špūru, un tu tur neko neesi darījis, tad tev ir diezgan rises bēdīgi. Tad ir, tas jau ir pārkāpums, un tur jau kāds var pārmest tev, kāpēc tu tā darīji. Jo principā ir tā, katrai lietai, kas šeit Zviedrijā, teiksim, ir savi noteikumi, kurus tev jāievēro. Protams, tur esi izgājis visas kursus, tests sakārtojas un tā tālāk, un tad vēl ir tā reālā dzīve. Tev ir, ja tev savai lietai ir, ko tu esi izdarījis, teiksim, pamatots, tā kā arguments, kāpēc tu tā izdarīji, tad viennozīmīgi, skaidrs, ka tev ir pamatots arguments, kad tev ir pamatot atbildi, tad, tu kaut kā noņem no savas, varbūt nedaudz tu atbildību par kaut ko, ja mēs tā runājam, teorētiski. Bet ja tu esi izdarījis kaut ko un, es nezinu, tā sanāca. Un tu varēji izdarīt savādāk, lai tā nebūtu, tad tā nav atbilde atkal. Tad tas jau ir, var dabūt, nezinu, kā tas šeit Zviedrijā ir akti vai ne akti, bet, katrā ziņā klients nav priecīgs. Un ja klients nav priecīgs, tad firma nav priecīga, kur tu strādā, un tu pats neesi priecīgs, un tā tālāk. Karoči tā, es braucu pēc fueļa. Upsi vaļā, varētu iet forelēs, ne? Brauc pēc fueļa, kolēģis ir atbraucis, kolēģis ir apmācīts. Cik es vien varēju labi to visu izdarīt, stāstīt, bet tur jau, protams, vēl vajadzēs pamācīt. Tas ir normāli, tas skaidrs, nav nekad cilvēks bijis Zviedrijā. Un kamēr to visu apstāst, pamat principu, tur blā. Protams, ar pirmo reizi to nevar atcerēties visu. Tur vēl katru bija atkārtošana zināšana māte, ja? Tā laikam būs tas šajā gadījumā, jo, tu esi strādājis Skotijā, kā kolēģis strādājis Skotijā, pirms tam bija Rīgas mežos, pirms tam bija šancēs, vēl kur nekur, tad, zin kā, ir tāds pavisam kaut kas savādāks nekā bija iepriekš. Šeit ir tievāki materiāli, retene, kolēģis arī nav retenes veids, bet tas nekas, visam ir, viņš izskatījās, kad viņš domā līdzi un tur viss būs čau. Viņš arī skatās man YouTube. Viņš uzzināja pa traktoru, visu, ko neko, es viņam pateicu modeli, viņš atrada internetā, tu gadienā nav tas YouTubers? Saka, jā, ir gan. Viņš uzzināja visu par savu traktoru, uz kur viņš brauc caur šitajiem YouTube video. Viņš sēdz baigi forši. Man arī prieks īstenībā, ka šitā te sagadījās, ka viņš zināja jau iepriekš, jau pirms viņš brauc par trančiņu, kas tur ko kā, kas ir, kas nav. Tas ir tā forši, jā, patīkam. Cirsum pa lielam ir tā, ka iet uz beigām, paliks 170 kubi, iepakots gan tur diezgan daudz, to laikam es neminēšu, tādu konfidenciālu informāciju, bet pakojam ar materiālu, jā, tas loģiski. Un tā, rītdien vakarā varētu būt trails. Pirmais trailis man ar šito traktoriņu aizdomā būs kā salikt visu. Tur ir ritenis ar ķēdēm pa virs tīklenis. Tā degvielas mums tur baigi interesanti. Laikam jāštropē būs, to parasti nedaru. Tad jau 20 km apkārtai uz to cirsumu, ar kuru es iesāku šancēties un tā kaut kā, jā. Tur vēl 400 kubi,
Tur uz vietas vēl kaut kādas, ja nemaldos, ir 2 vai pat 3 cistas, kas ir jānoved. Jā. Bet tagad es vēl degvielu, aizdīšu degvielu uz mežu. Kolēģis atbrauc ar manu mašīnu uz mežu. Un tālāk jau es ar savu autiņu braukšu mājās. Kaut kā tā. Всё, давай, čau tev līdz nākošajai epizodē.